Esiet sveicināti, mīļie draugi, pēc ilgāka laika atkal šādā nedēļas nogales meditācijā, gan ar pārdomām par mūžu senām patiesībām, kas rakstītas svētajos rakstos, paustu dažādās tradīcijās, gan arī ar šīm skaņām, kuras izdod mūsu pašu dzīvās dabas nākuši instrumenti, šīs skaņas, kas tā dabiski pieskarās arī mūsu dvēselei, un tam es patiešām no sirds ticu. Bet šajā svētdienā es gribētu šo meditatīvo brīdi iesākt ar nelielu lasījumu, kas ir tieši šodien arī mazliet izvērstākā formā tiek lasīts dažādās kristīgās baznīcās. Un tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas, kur tā ir teikts. Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējām pūšot, jūrā sacēlās viļņi, aizīrušies 25 vai 30 stadijas mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica, es esmu. Nebīsties. Tā saka šie Jāņa evaņģēlija vārdi. Es domāju, ka viena no diezgan pazīstamām mūsu dzīves īstenībām ir tā, ka mums gribas daudz ko gan dzirdēt, vienkāršotā veidā, vienkārši uztvert, vienkārši saprast, pārāk nepiepūlēt savas, ja tā varētu teikt, domāšanas, uztveres spējas. Gribam, lai varam dzīvot vienkārši, saprast vienkārši, uztvert vienkārši, domāt, pieredzēt vienkārši. Bet nereti šajā vienkāršībā, uz kur tiecamies un uz ko arī mūs aicina, mudina un pie kā palīdz šī laika dažādās tehnoloģijas, šajā vienkāršībā nereti atklājas arī kāds problēmas, jo nebūtu ne viss ir uztverams tā viegli, vienkārši, ērti, viegli saprotami. Nebūtu ne visas pasaules norises, kas ar mums notiek, ir tādā veidā ticamas, kā to pauž lielākā daļa mēdīju vai kādas autoritātes, un arī kādreiz ne visi tekstu tulkojumi ir tikpat vienkārši uztverami, kā tie rakstīti. Un tā, piemēram, arī šajā Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas tekstā mēs tā varbūt ieskatoties tradicionālajā mūsu jaunās darības tulkojumā, teiktu, bet es izlaidu tikko vienu vārdu, lasot šo evaņģēlija tekstu, jo tur ir rakstīts, es tas esmu, saka Jēzus Kristus. Tā rakstīts mūsu latviešu tulkojumā, bet jaunās darības grieķu tulkojumā ir divi vārdi, ego eimi, es esmu. Tur noteikts, es tas esmu, kas pie jums nāk, bet tur teikts, es esmu, nebīsties. Mēs varam vaicāt,
kāda tad būtu starpība, atšķirība starp šiem diviem variantiem, divām iespējām. Un pēc manām domām tā ir diezgan nozīmīga. Ziniet, mēs arī kādreiz norādām uz kaut ko, sakām, tas ir tas saucās tā, tas ir tur, tas ir labs, tas ir slikts, tas ir balts, zaļš, sarkans, melns. Bet vai nav kādreiz tā, ka mēs par biežu šādus teiksim, definīcijas, norādījumus gan sev, gan viens otram dodam un gribam pēc tām dzīvot? Tā tas ir pasaulē, lielās norisēs, un tā tas arī kādreiz diezgan sīkās mūsu dzīves peripētajās izpaužās. Es esmu, saka Kristus, mūsu dzīves jūrās, konfliktos, problemātikās, bangojošajos ūdeņos. Es esmu. Nevis redzi, es tas esmu, bet es esmu. Es esmu. Es esmu ar tevi. Es esmu tevī. Es esmu pie tevis, es esmu ap tevi, es esmu, un tāpēc nebīsties. Šajā pēdējo nedēļu laikā 10 dienas pavadīju kara apņemtajā Ukrainā, un tur arī cilvēki, ziniet, droši varētu uzdot to jautājumu, bet kur tad traģēdijās, kur tad cilvēku nevainīgās nāvēs, kur tad varmāku uzbrukumā ir Dievs? Kur tieši viņš ir? Bet kaut kā diezgan dīvaini. Šo jautājumu es tā īsti nedzirdēju, izskanam praktiski ne no viena cilvēka mutes Ukrainā. Arī dažādu konfesiju priesteri nebūtu nesacīja, ka cilvēki šo jautājumu uzdod. Nē, cik dīvaini. Un tajā pašā laikā cilvēki tur, ko es sastapu, pieredz Dievu, domā par to, dzīvo ar to. Traģēdijās, nelaimēs, netaisnībās, sāpēs, sagravušos namos, bēgļu gaitās un tā tālāk un tā joprojām. Tie zina, Dievs ir. Dievs ir ar viņiem. Nevis ar varmākām. Droši vien jau savā ziņā Dievs ir arī ar varmākām. Savā ziņā droši vien, ka Dievs ir arī ar tiem, kas nevainīgajiem dara pāri. Kā? Diez vai mums šie jautājumi būtu tā vienkārši jācenšas atbildēt. Un tajā pašā laikā tajā miera pārņemtajā, it kā miera pārņemtajā, it kā mierīgajā, it kā pārtikušajā, it kā drošajā vidē, tajā pašā Eiropā, mēs redzam, ka viļņojas kaut kas cits. Kā viļņojas cilvēku domas, cilvēku, ja tā varētu teikt, radošās izpausmes nebūtu nevienmēr tajās pozitīvākajās dimensijās. Daudz cilvēki, piemēram, domā, ko tad viņiem tiešām spriest, ko teikt, ko domāt par šo Pareizes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā redzēto. Ziniet,
arī es tā mazliet apskatījos, un arī man tā mazliet palika nelabi. Jo bez visiem ārējiem kariem šķiet, kas ir pasaulē tik ļoti pazīstami šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, pasaulē ienācis ir vēl kaut kas, par ko, es domāju, būtu jādomā, būtu jārunā, būtu jāiedziļinās vairāk tajos dzīves un pasaules iekšējos aspektos un procesos, kas ir brīžiem neredzami, bet tomēr klātesoši mūsu ikdienā. Procesi, pret kuriem attiecībā daudzi no mums ir aizmiguši vai guļ. Un, ziniet, kādreiz mēs tā šaubījāmies vai ne, ka kaut ko varbūt nezinām. Mums likās, ka mēs tā visu saprotam. Jo zinātne jau iet uz priekšu vai ne, un mums viss ir atklāts, bet kaut kā tā situācija šajos laikos, man šķiet, ir arī tā arī patiesībā aiz šiem ārējiem kariem, vai mēs tos iekšējos procesus apjaušam vispār. Kas tajos notiek? Kā šie iekšējie procesi vienā vai otrā vadītājā, vadonī, varā izpaužas? Kādi garīgi procesi tur izpaužas? Mēs varbūt tieši tur varam sajust, pieredzēt, nojaust uzbrukums gan sev, gan arī varbūt pašam Dievam. Jā, patiesi varbūt arī tikai ar tādu laika atstatumu mēs kādus simbolus sastopam, kurus esam sastāpuši saprotam. Tikai ar kādu laika atstatumu mūsu prātos ienāk atziņa, bet kas tad ir bijis domāts ar to, kas mums ir parādīts? Varbūt tikai ar kādu laika atstatumu mūsos ienāk atziņas par mums pašiem un to, kas ar mums tiek darīts. Tāpēc šis lielais Kristus, es esmu, dzīves jūrās, dzīves peripētijās liek mums arī pamosties un pārvarēt mūsu dažādās ilūzijas par to, kas notiek ne tikai fiziskajā pasaulē, bet arī garīgajā pasaulē. Mēs pieredzam, kā ne tikai tumsas, ne tikai gaismas, bet tumsas spēki darbojas ar šo pasauli. Ne tikai gaismas spēki priecājās, kā mēs pamostamies, bet arī tumsas spēki priecājas, kā cilvēki ir aizmiguši, neredzoši, nejūtoši. Kur ir mūsu drosme? Šīs pasaules karos cīņās ne tikai ārējos konfliktos, bet iekšējos. Kas mums tiek rādīts? Kā mums to uztvert? Kā mums to saprast? Vai viss ir tikai tāds joks, teātris? Varbūt aiz tiem it kā jokiem un teātriem kaut kas ļoti nopietns, dziļš, tiek parādīts par mums, šo pasauli, tās realitāti. Kā? Domāsim. Bet pāri par visam stāv šis Kristus. Es esmu. Nebīsties. Viņš nāk pāri par to bangojošo jūru un saka, vai tu mani redzi? Vai tu sevī redzi to lielo es esmu? Vai tu ar to dzīvo? Cik tev ir drosmes? Kā tu cīnies šīs pasaules cīņās? Ukrainas cīnītājiem daudziem acīs ir
ļoti liela pārliecība. Ziniet, arī liels miers, ļoti liela ticība. Un arī tas mums jāmācās. Un tas ir tas es esmu spēks pastāvēt. Arī mums, arī šeit. Arī situācijās, kad it kā nekas nedraud un tomēr. Vai mēs visu jūtam, visu saprotam, visu redzam? Tie ir šie lielie jautājumi šajā, jau lietainajā svētdienas pievakarē. Bet tagad ieklausīsimies mazliet šajos kristāla traukos, kuri varētu arī mūs caurstrāvot ar savām dziļajām vibrācijām. Mūsu ķermeņus, mūsu dvēseli, mūsu sajūtas. Arī tā. Tajās ienesot mieru. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs kungs mūs svētī un pasargā. Dievs kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Dievs kungs paceļ savu svēto vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.